Nu, valsts ir bankrots vai nav? Mēs uz dotu momentu neesam spējīgi nodrošināt nevienu funkciju, kuru nodrošināt mums ir pienākums. Un tad, lai Briškina kungs, es ļoti lūdzu progresīvos, nākt uz šeieni un pārliecināt, ka valsts nav bankrots. Iekšējā drošībā totāli izjaukta. Mēs nespējam atrast 2 miljonus, lai kaut kāda veida palīdziet Latvijas pastam palikt tur, kur viņš ir. Nu, tas ir smieklīgi, kolēģi. Jūs ļoti labi redzējāt, cik ir alga valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājiem. 12,000 gandrīz valdes priekšsēdētāji saņem mēnesi par ko? Un viņa iznāk sabiedriskajos medijos un paziņo, ka piedodiet, mums nav 2 miljonus, tāpēc mēs lielāku daļu no Latvijas pasta nodaļam slēgsim ciet. 2 miljoni, apgrozījums 100 viņiem. Jūs salīdziniet vienkārši. Tikko nopirkuši jaunas automašīnas, 5 miljoni ir samaksājuši. Tikko. 2 miljoni, kolēģi. Ja mēs paņemsim visas valdes algu, līdz 10,000 valdes locekļiem, 12,000 valdes priekšsēdētāji, te jau ir miljons ir. Nu, vēl 1 miljonu mēs neatradīsim. Man piedāvājums progresīviem varbūt, lai Briškina kungs, bet labāk kāds sieviešu dzimtas pārstāvis aizbrauk uz laukiem un uzprasā iedzīvotājiem, ko viņi domā par to, ko jūs grasāties piekrīst tam, ka Latvijas pasts pārstāvs eksistēt. Pēc tam mēs skatāmies Briškina kunga interviju, kur viņš pasaka, es pats esmu izbrīnīts, ka tas notiek. Es pats esmu izbrīnīts, ka vispār šādas lietas var notikt, ar manim neviens nekonsultējās. Ministrs nezin, kas notiek struktūra, kas zem viņa, un viņš to absolūti godīgi un tā šķīsti, ka bērns atzīst. Ja es nezinu, kas tur notiek, patiesībā valsts vada ierindņi. Un ministrs ir vienkārši formāla figūra, kura vienkārši atnāk pasēdēt, saņemt algu, pabraukāties pa Dubajiem un pastāstīt kaut ko par zaļo enerģiju. Viss! Kolēģi, tas nav normāli, progresīvi. Es vēršos pie jums, jo jūs reāli esat taču jaudīga komanda. Nu nevarat jūs pieļaut vienkārši tik milzīgu kļūdu. Nevarat. 2 miljoni, 100 miljonu apgrozījums, kolēģi. Kur tas visas omas saņems savu pensiju? Es saprotu, ka ir turīgas omas pie mums te zāli, kuriem viss ir kārtībā uz kontiem. Un viņi dzīvo centrā, un bankomāts viņiem ir blakus ir. Bet reģionos Latvijas pastam ir vismilzīgāka nozīme, sociāla nozīme. Ja mēs tagad runāsim juridiski, varbūt tas nekur nav pateikts, bet tas ir fakts. Latvijas pasts ir sociālā loma, un tas ir absolūtais fakts. Pašlaik ir svarīgi, pareizi Kirsteins kungs, pašlaik ir svarīgi atrast risinājumu un 2 miljonus, lai reģionos Latvijas pasta varētu eksistēt. Kolēģi, paldies!